Ja raidījuma sākums mums bija veltīts veselībai, tad tagad paskatīsimies, kas būs turpinājumā. Vasaras saulgrieži ir brīnišķīga iespēja izmantot dabas doto enerģētiski spēcīgo brīdi tam, lai garīgi un mentāli attīrītos, atstājot vairāk brīvas vietas jaunajam. Jau 4. gadu Siguldas pusē tiek rīkots starptautiskais saulgriežu jogas un mūzikas festivāls, kur ikvienam būs iespēja gan pieredzēt īpašas jogas saulgriežu meditācijas, gan kopīgi nosvinēt Latvijas senos saulgriežu rituālus. Šis ir festivāls gan pieredzējušiem jogas praktizētājiem, gan arī tādiem, kuri ir tikai vēl ceļa sākumā, vai arī vēlas iepazīt jogu. Katrs no apmeklētājiem varēs izdzīvot to savā dziļumā. Ja, jo tie, kuri iesāks, viņi gūs ieskatu visos jogu veidos, kādi šobrīd Latvijā vispār ir pieejami un arī nav pieejami, ja, ieskatīties un sajust, saprast, kurš no šiem veidiem der man un varbūt pat satikt savu skolotāju. Šo pasākumu noteikti varam saukt par bērniem un ģimenēm draudzīgu. Festivāls norisināsies no 17. līdz 19. jūnijam. Un tajā piedalīsies jogas pasniedzēji no dažādām valstīm. Pasākuma laikā tiks nodrošināts arī tulkojums. Šodien mums ir 3 skatuves, 2 mums ir praktiskās jogas skatuves, kur notiek nodarbības un meistarklases. Visi pasniedzēji ir ar vismaz 15 gadu pieredzi tieši pasniegšanā. Ar to mēs mēģinām mūsu festivālu pacelt drusku tādā lielākā līmenī, kad viņš ir gan pieejams gan šiem praktizētājiem Latvijā, kas gan pasniedz, gan praktizē paši, gan pieejams šiem te iesācējiem, ka tā ir iespēja uzprasīt šim pasniedzējam, kurš ir augsta līmeņa un viņam ir 15 gadu pieredze pasniegšanā, nevis pašu praktizēšanā, ka viņš jau ir izgājis tik daudz lietām cauri, kuras tev tikai ir pats sākums, un tu vari uzprasīt jebkuru jautājumu. Man personīgi liekas, ka īpaši varētu būt džokija nodarbības, kas būs dzīvās mūzikas pavadībā pirmo reizi Latvijā. Tas īpašais ir tas nepiespiestā un tā rotaļīgā gaisotne, ka joga nebūtu nav nopietna un tur, nezinu, pāri saviem spēkiem, bet ka tu pieeji viņai viegli ar smaidu uz lūpām. Būs arī īpaša veselības telts, kur būs pieejams meistarklases par veģetāru ēdienu gatavošanas noslēpumiem, sarunas par veselību, apzinātas dzīves svarīgām tēmām un vēdisko astroloģiju. Savukārt vakaros visi tiks aicināti uz iedvesmojošas mūzikas koncertiem. Piektdien mums ir brīnišķīgs mūzikas koncerts, sakrālās mūzikas koncerts no Austrāļiem, no Austrālijas atbraucis ar Sacral Earth Music, kur Austrālijā ir pirktākie mūziķi savā žanrā. Un viņi taisīs Eiropas tūru, un Latvija ir viena no punktiem, kur viņi atbrauks. Un šis mūsu festivāls ir tas, kur viņi būs, kā tā ir milzīga iespēja. Šeit pat Latvijā noklausīties mūziķus, kurus Austrālijā ir atzinuši miljoni cilvēku. Sestdien vakarā mums būs iedvesmas koncerts, kur mums spēlēs Latvijas un ārvalstu mūziķi savas iedvesmojošās dziesmas, kā kad viņi vēlas dzīvot labāk vai vēlas iedvesmot cilvēkus dzīvot labāk. Šogad viens no festivāla iedvesmojošākajiem mirkļiem noteikti būs gongu nakts, kas ir ļoti dziļš, dziedniecisks un īpašs transformācijas process. Festivāls ir ļoti laba iespēja un ļoti harmoniska iespēja pabūt gongu skaņās, tāpēc, ka cilvēkiem dara nāk uz citiem meistarklasiem, jogo, un viņi jau ir izgājuši no sava parasta dzīves ritma. Un tad viņam ir iespēja vēl dziļāk iet uz savu iekšējo mieru. Un gongu nakts atšķiras no parasta gongu terapijas seansa ar to, ka uz standarta seansa gongi var skanēt ļoti dažreiz tā jaudīgi, bet gongu nakti viņi neskan skaļi, viņi skan kā šūpuļdziesma. Viss notiek tāpēc, ka ir pietiekami daudz laika, lai atslabināties. Patiesā jogas būtība slēpjas tajā, lai mēs izveidotu apzinātas attiecības ar savu tuvāko draugu, kurš vienmēr ir ar mums,
kopš dzimšanas līdz pat pēdējiem elpas vilcienam, kas ir mūsu ķermenis. Es parādīšu tādas vienkāršas lietas, ko mēs varam darīt jebkurš, lai uzturētu savu mugurkaulu galveno enerģētisko kanālu lokanu, jo mūsu vecums nemērās pēc tā, cik mums pasē ir ierakstīts tas skaitlis, bet mēs esam tik veci vai jauni, cik lokans ir mūsu mugurkauls. Vingrinājums būtu šāds, saucās jāt ar kamieli. Mēs saķeram priekšējo kāju ar abām rokām, turamies stingri pie viņas, un tad mēs ieelpā ejam uz priekšu, tiecamies tā kā sirds centru uz priekšu un uz augšu. Un izelpā mēs ejam atpakaļ, ja? Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Šeit ir iespējams divas kļūdas. Galva mums zods ir ievilkts, ja? Jāskatās, lai galva neiet atsevišķi. Otra kļūda mēdz būt tāda, kad sāk šūpot visu ķermeni, ja? Šādā veidā, tā nē. Mēs ejam, kustamies ar šo vietu, ko mēs ikdienā maz kustinam. Šajā nedēļas nogalē aicinām visus uz Saulgriežu jogas un mūzikas festivālu, kur ikvienam būs iespēja 3 dienu laikā atpūsties no pilsētas steigas, piedzīvot pasaules jogas meistaru nodarbības, harmonizēt sevi un piepildīties ar saulgriežu enerģiju. Festivāla ieejas kartes var iegādāties www.jogasfestivāls.lv.